Šī pasākuma būtība ir tāda, ka Rīgas skolu sports notiek jau sen. Vienmēr mūsu tā mazā daļiņa bija tad sporta laureātā, tad interešu izglītības nominācijā. Un 4 gadu atpakaļ Rīgā bija Rīgas sporta gads, kur viena no daļām bija Rīgas skolu sports, un izdevās ieviest šo pasākumu Rīgas sporta gada ietvaros un jau saglabāt jau 4 gadus un cerams arī vēl ilgāk. Patīkamas emocijas ar to, ka kolēģi ir patīkami pārsteigti, jo mūsu pasākumā iepriekš neviens nezina, vai ir dabūjusi godalgu vai nav, ja nav izskaitījis līdzi gada garumā iegūtajām vietām. Un patīkami redzēt ir kolēģu šīs reakcijas, pārsteigumu, kad viņi saņem savus balvas. Novēlējums piedalīties tikpat aktīvi ar visām vecuma grupām, iesaistot ne tikai sporta skolu bērnus, bet arī bērnus, kur nenodarbojas ar sportu, lai viņiem rastos vēlme sportot. Liels pārsteigums un tāds liels, kā saka, novērtējums, mana darba novērtējums. Paldies Rīgas domes departamentam, kas ir novērtējis manu darbu 30 vairāk gadu vienā skolā, Iļģu ciema vidusskolā. Darbs patīk un interesē un tā tālāk, un tas ir mans galvenais dzinums. Mana ieinteresētība, mana neatlaidība ar darbā ar bērniem. Un visai galvenais ir ieinteresēt katru bērnu savā sporta veidā, savā profesijā un tā tālāk. Un līdz ar to, ja tu bērni esi ieinteresējis, viņš no mazām dienām ir izvēlējies savu sporta veidu un viņš iet tālāk, darbojās bez kaut kādiem nopietniem starpgadījumiem un tā tālāk.